Atceros, laikam, šī varēja būt šī pati telpa, tikai bišķi garāka pagājušā gada janvārs, tas varēja būt, kad es saņēmu savus Zinzino testa rezultātus. Un es biju ārkārtīgi liels spītnieks, es neticēju, ka man tā eļļa ir vajadzīga. Es uz 9 gadus uzturā nebiju lietojis gaļas produktus, dzīvnieku izcelsmes produktus. Un tajā brīdī, kad es ieraudzīju to savus testa rezultātus, man bija tāds diezgan liels šoks. Jo es ieraudzīju, ka tās omega-3 taukskāpes, kuras es domāju, kuras es uzņemu ar alfa-linolīnu skābi, kas atrodas linsēklu un kaņepju eļļā, kaut kur viņā te jābūt ir tajā manā organismā. Un tas būs tas labais, tas ir vajadzīgais, jo veģetārieši ļoti bieži stāstīja, ka tās omega-3 ir vajadzīgas, un tā kaņepju eļļa, linsēklu eļļa, tas ir tas, kur to visu var dabūt. Diemžēl nē. Tie, kas zina, omega-3 tieši EPS un DHS vesela cilvēka organismā vajadzētu būt no 8 līdz 12%. Mans rezultāts bija 0,8%. Mūsu igauņu partneris Fredijs manu testa to numuru zina no galvas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš viņiem visiem rāda. Viņš rāda visiem, ka tas ir viens no sliktākajiem testiem viņa pieredzē, ko viņš ir redzējis. Viena no sliktākajiem testa rezultātiem. Kas bija interesanti, 4 galvenās šīs grupas, taukskābes, ko mēs redzam, tās parādīja visu manu veģetāro uzturu. Man bija ļoti daudz piesātinātu tauku, kas bija no piena produktiem, man bija ļoti daudz omega-9, kas nāca no riekstiem, avokādo, olīveļas, un man bija ļoti zems omega-3 un ļoti zems omega-6 līmenis. Un es tā paskatījos, kā tas tests var zināt, ko es ēdu? Un tas bija tāds patiesības mirklis, un man tad jāatzīst, ka šobrīd es esmu kļuvis mazāk kategorisks, es biju ārkārtīgi kategorisks par to, ka man ir taisnība, ka veģetārais uzturs ir vienīgais un pareizais, un visi tie, kas ēd gaļu, tie ir līķētāji. Tā es viņus visus savā, es tā neteiktu, bet es tā par viņiem domāju. Viņi neko nesaprot. Maitētāji, līķētāji, ja. Bet es vienkārši sapratu to, ka pēc tam es turpinātu tās savas izzināšanas un pateicoties Polam, Kleitonam patiesībā, tas viss ir noticis un pateicoties Zinzino, vēl viens piemērs, man te josta tāda, es viņu Amerikā pirku, un toreiz viņu nācās saīsināt, bet es viņu saīsināju tā, lai pāris caurumu paliek. Tad šodien es to jostu uzvelku, un man viņu spēdējā caurumu, un man vēl paliek vieta, ka es viņu varētu vēl pievilkt. Ja? Tā kā es kā veģetārietis sapratu, ka es uzņemu ārkārtīgi daudz ogļhidrātu un ārkārtīgi maz pārējo uzturvielu, kas mums nepieciešams. Bet tā ir tāda vesela tēma, kur atkal padziļināt stāstīt. Bet tas ir tas mans stāsts, kā es līdz tam nonācu. Tas ir mans stāsts par to, kāpēc es redzu, cik būtiski ir tas, ko mēs darām. Jo šobrīd cilvēkiem pastāv ļoti daudz mītu, pastāv ļoti daudzas šīs modernās diētas, vegānisms, svaigēdāji, paleo diēta, Atkinsa diēta, Vikāna diēta. Ir vesela virkne ar diētām. Un tas, kas man uzrunā šī, ko mēs šeit darām, ir tas, ka šeit ir vesels veselības koncepts. Konkrēti runājot, šobrīd ļoti daudz cilvēki ir fitness studiju bums, ir veselīgas uztura bums. Tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēki meklē. Kāpēc? Tāpēc, ka veselība nav kārtībā. Kāpēc? Tāpēc, ka it kā varbūt viss ir labi, bet enerģijas nav. Gribās našķoties, gribās ēst. Un mums ir risinājums, kā ar to visu tikt galā. Es jau kā par daudz runāju, izkalīju. Tad Zinzino veselības koncepts ir balstīts primāri uz omega-6 un omega-3 balansu organismā. Kas ir omega-6? Kurš zina, no kā ir veidots mūsu šūnas? Kas ir divas, teiksim, pamatvielas, kas veido šūnas struktūru? Idejas? Tauki. Olbaltumvielas un tauki. Tās ir divas galvenās lietas. Bet šīs omega-6 taukskāpes, omega-3 taukskāpes ir vienas no tām, kas veido mūsu šūnas apvalku. Tās ir tās, kas mums ir svarīgas mūsu organismā. Organisms viņas nespēja sintezēt pats. Mēs viņas varam uzņemt tikai un vienīgi pateicoties pārtikai, ko mēs ēdam. Vai mēs viņus uzņemam, vai neuzņemam. Omega-6 taukskāpes, tās ir ļoti daudz visa veida augu izcelsmes eļļās, taukos. Pārsvarā tas, kas atrodas šobrīd lielākā daļā
industriālās pārtikas, veikalā nopērkamās pārtikas. Omega-3 augstskābes, tieši tās, kas mums ir nepieciešams, ir zivīs, Ziemeļjūru treknējās zivīs. Zivis tās iegūst no jūras aļģēm, kas aug dzidi jūras dzīlēs. Un tās omega-3 augstskābes mēs arī varam uzņemt ar diētu. Ja mēs skatāmies šo smuko bildīt uz to lasi, kas arī treknā jūras zivs, ar to arī ir problēma. Tāpēc, ka mēs kvalitīvu treknu Ziemeļjūras zivis, mēs šobrīd veiklā nevaram nopirkt. Lielākā daļa lašu, ko mēs pērkam lielveikalos, tas ir mākslīgi audzēts. Viņš tās jūras zālītes nav redzējis vispār pat savos sapņos. Kur nu vēl dabūjas uzturēt? Jo viņš tiek barots ar masas apjomu palielinātājiem, lai nonākot lielveikalu plaukā, viņš svērtu pēc iespējas vairāk. Bet uzturvērtības tur, diemžēl, nav tāds, kāda būtu vajadzīga. Ko tad šīs divas augstskābes dara mūsu organismā? Omega-6, tās ir iekaisuma veicinošas. Omega-3, iekaisuma mazinošas. Kas notiek tajā brīdī, kad mums ir omega-6 par daudz? Organismā sākās hroniskais, jeb klusais iekaisums. Ļoti daudz cilvēku, ar ko es saskaros šobrīd, saka, man viss kārtībā, priekš kā man to vajag? Es saku, jautājums ir tāds, vai šobrīd tu esi 100% pārliecināts par to, ka tu uzņem to uzturu, kas tev nodrošinās veselību ilgtermiņā. Un tad cilvēks sāk aizdomāties. Viņi domā par to, jo tas mūsu uzdevums ir ne tik daudz, kā es saku, censties pārdot, bet dot zināšanas cilvēkam, lai cilvēks pats spētu pieņemt lēmumu. Jo šī ir tā zinātne, līdz kam pasaules zinātnieki ir nonākuši, ka šobrīd šis milzīgais disbalans, kas ir starp omega-6 un omega-3, un šis hroniskais ir klusais iekaisums, ir pamats visa veida dzīvesveida saslimšanā. Latvijas statistika ir tāda, ka 60% cilvēki mirst no sirds un asinsvadu slimībām. 20% tā ir onkoloģija. Attiecīgi 80% cilvēku Latvijā mirst no slimībām, kas ir saistīts ar dzīvesveidu. Ja? Un tas ir tas, ko mēs šeit darām, ko mēs runājam, mēs stāstam par to, un tad tas ir viens jautājums, vai mūsu tuvinieku lokā mēs vēlamies parūpēties par viņu veselību ilgtermiņā. Un omega-3 ir iekaisuma mazinošas. Ja? Tad attiecīgi tas ir tas, kas mums šobrīd visvairāk trūkst organismā, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Attiecīgi ugunsgrēks, ugunsdzēsējs. Ja mums visu laiku ir ugunsgrēks, mēs nevaram būt veseli ilgtermiņā. Pat ja tagad viss ir kārtībā, pat ja tagad liekas viss ir ok, tad, kad mēs sākam iedziļināties, ir daudz lietas, ko mēs varam izdarīt labāk. Zinātne ir tāda, ka mūsu DNS ir veidot šī attiecības starp omega-6, omega-3 augstskābēm ir 1:1. Tas būtu tas ideālais. Līdz 60. gadiem, un es bieži saku arī postpadomu telpā, iespējams, ka jau varēja būt 80. gadi, tā augstskāba attiecība, ko mēs uzņēmām ar pārtiku, bija 4:1. Pietiekami veselīgi. Kāpēc tas tā bija? Tāpēc, ka tajā laikā, kad arī dzīvnieku izcelsmes, kā lai saka, vistas ganījās, vistas neganās, viņas skraidīja apkārt zālē, viņas ēda tārpiņus, viņas knābāja, viss, kas bija pieejams. Arī olas saturēja daudz vairāk omega-3. Piens, daudz pētījums esmu par to veicis, jo tas skaitās tā kā vienā tajā veģetārajā tradīcijā, kurā reiz bija viens no tā kā svarīgākiem un galvenajiem produktiem. Kāpēc viņš tāds bija? Tāpēc, ka kādreiz, kad govs ēda zāli, tas piens arī saturēja omega-3. Šobrīd, kad govis tiek barots ar daudz citām lietām, tieši lai palielinātu šo piena apjomu, nevis kvalitāti, tās omega-3 tur vairs nav tajā pienā. Ja? Attiecīgi arī gaļa, ja lūpiņš ir ēdis šo te zālīti, tad bija tur tā omega-3. Tāda arī tie rezultāti, kas bija līdz tiem 60. 80. gadiem. Ja kāds atcerās padomu laikos tās zilās vistas, tad tādām viņām patiesībā būtu jāizskatās. Nevis tie rozā treknie broileri, kas šobrīd ir pieejami. Šobrīd attiecība, kāda ir Skandināvijā, un mēs esam, es domāju, ka kaut kur nedaudz pa vidu tuvāk Skandināvijas rezultātiem, ir 12:1. Tieši pateicoties industriālajai pārtikas ražošanai, jo omega-3 vēl viena lieta, kāpēc viņa industriālajā pārtikas ražošanā nav, omega-3 augstskābes ir ārkārtīgi nestabils. Viņas ļoti ātri oksidējās un iet bojā. Omega-6 augu eļļas ir viens no konservantiem. Viņas saglabājās ļoti ilgi.
Tā kā visa veida dārzeņi, kas tur vēl nāk, viss kaut kas, viņš ir augu veļā, augu taukos. Tos izmanto ļoti plaši. Kur mēs esam nonākuši? Mēs esam nonākuši šeit. Slimības ir uz augšu, veselība ir pasliktinājusies. Amerikā 25%. Ja ir vēl kāds veģetārietis, kas arī ir aizstāvies ar austrumu kaut kādām praksēm, Indijā ir viena no vissliktākajiem rezultātiem, tur ir 29/1 šobrīd tās attiecība. Un tur katrs otrais cilvēks priekšlaicīgi mirst ar infarktu. Pasaules veselības organizācija ir oficiāli pateikusi, attiecībai starp omega-6 un omega-3 augstskāpiem vajadzētu būt no 2 līdz 5/1. Tas ir oficiāli zinātne to ir pateikusi, mēs neizdomājam nekādu jaunu zinātni. Mēs balstāmies uz neatkarīgu zinātnieku pētījumu. Tas, ko mēs piedāvājam ar mūsu produktu, ka cilvēks, protams, ir ļoti atkarīgs no cilvēka esošā stāvokļa. 120 dienu laikā var panākt šo rezultātu 3/1. Kāpēc? Šeit ir būtiski, manuprāt, 2 galvenie faktori. Tas, ko es jau minēju par omega-3, omega-3 ir ārkārtīgi nestabila un ļoti ātri oksidējās. Tajā brīdī, kad tā tiek ekstraktēta no te sākotnējā avota, ir nepieciešams pievienot stabilizātoru antioksidantu. Lielākā daļa aptieku produktos šis te antioksidants tiek izmantots E-vitamīns. Es pats to izpētīju, pats aizgāju, tā ir taisnība. Jo es esmu neticīgais Toms, neticēju, ko man stāsta kāds cits. Tāds arī ir. Lielākā daļa aptieku produktu, tas ir E-vitamīns. Mūsu gadījumā balansēļa, tāpēc viņi arī nesauc par zivju eļļu. Ja kāds kādreiz manā komandā saka, šī ir zivju eļļa, es saku, tā ir balansēļa, jo otra komponente ir olīveļļa. Olīveļas sastāvā, un tā ir farmācijas kvalitātes olīveļļa, kas tiek iegūta no olīvām, kuras vēl nav nogatavojušās. Jo tajā brīdī šajās olīvās ir pēc iespējas vairāk augstākā koncentrācija polifenoli, kas ir vieni no visjaudīgākajiem antioksidantiem, kādi dabā ir pieejami. Tad šī kombinācija, šī polifenola no šī olīvām, plus ļoti augstas koncentrācijas, augsti aptīrīti omega-3, EPS un DHS, viņi panāk to efektu, ka šī omega-3 ir stabila un tiek novadīta līdz šūnas līmenim. Un tas ir tas, kas ir būtiski atšķirīt ko citu, kas šobrīd tirgu ir pieejams. Nav analogi. Ja kāds prasā, kas vēl ir, kas ir jūsu konkurenti? Man grūti pateikt, jā, par mēs varam pateikt, visi aptieki ir konkurenti, bet kvalitātes ziņā šobrīd nav analogi. Mēs to esam visu pārbaudījuši un nevienu citu var uztaisīt testu. Ja? Un tas ir pats būtiskākais, tas ir nākamais solis. Un es pat dzirdu arī to, ka cilvēkiem bieži vien netik daudz tā omega-3 pat ir tik svarīga, cik daudz tie polifenoli. Jo polifenoli paši par sevi ļoti būtiski strādā mūsu organismā un palīdz tik galā ar visu to, kas ir nepieciešams. Tests. Uz doto brīdi Zinzino ir pasaulē vadošais uzņēmums, kas piedāvā uz testu balstītu omega-3 produktu. Uz doto brīdi jau ir veikti vairāk nekā 140,000 testu kopumā. Šo testu izstrādāja Milānā zinātnieki pirms vairāk kā 10 gadiem. Un tas tests tika izstrādāts, lai atvieglotu šo te analīžu veikšanu. Ja, jo analīzes iepriekš tika veikts, viņš bija ārkārtīgi sarežģītas. Un šis tests parāda 11 galvenās taukskābes, kas sastāv apmēram 98% taukskābu mūsu organismā. Testa rezultāti būtiski nemainās neatkarīgi no testu veikšanas skaita. 95% cilvēku atrodas iekaisuma stadijā. Kurš vairāk, kurš mazāk, tas ir ļoti individuāli. Viens no pēdējiem testiem, ko mēs saņēmām, 20 gadu jauna meitene, kas 2 gadus dzīvo Amerikā, 56/1. Ja. Tā kā tas ir, tā ir vienkārši tā rietuma diēta, un Amerika tādā ziņā mums ir flagmanis daudzās jomās, uz ko skatīties. Ir lietas, ko skatīties, kā darīt, bet lielākoties kā nedarīt. Tie cilvēki, kuri ir norādījuši, ka viņi lieto kaut kādu omega-3, viņi rezultāti ir labāki, bet joprojām viņi nesaņem pietiekami daudz, un viņi nav tajā, kurā mēs varētu teikt, drošā zonā. Kas notiek pēc 4 mēnešiem, kad cilvēks veic otro testu? 95% cilvēku šie testu attiecība, testa rezultāti ir omega-6, omega-3 attiecība ir 3/1. Mēs to varam pierādīt. Un tas tests ir pilnīgi neatkarīgs, tas ir unikāls svītru kods, pilnībā konfidenciāls. To veids laboratorija, kas nav saistīta ar Zinzino, mums šī laboratorija nepietiek. Viņu reputācija, viņu kvalitāte atkal ir pats būtiskākais.
Mums nav svarīgi fabricēt tos testus. Zinu, ka cilvēki dažādi mēģinājuši, sūtījuši tur vienu testu, otru testu, parādījuši, ka lietojuši, ir nelietojuši. Testa rezultāti